Gribu teikt, ka tad, kad mēs rakstījām tā projekta Atjaunotā Rīga ietvaros tādu enerģijas ilgspējas attīstības plānu, vai ne, tad radās tāda jauka mailing liste, vai ne, kur mums ir diezgan tāda internacionāla kompānija, kur mums sūtīja arī visus jaunākās tehnoloģijas, ieskaidot, kas ir radušās Latvijā eksperimentālā veidā, kas mums visvairāk interesē, sevišķi, ja viss produkcijas cikls ir Latvijā, vai ne, un tad teiksim, varēja drusku tā salīdzināt, vai ne, vai tiešām tā tehnoloģija ir tik efektīvi, kas ir kaut kur Amerikā tagad jauna vēja tehnoloģija vai Somijā vai kur, bet tā kā tas kolektīvs ir tāds augsts zinošs un internacionāls, tad ir arī iespēja tur diskutēt, apstrīdēt un tā tālāk izvēlēties labāko variantu. Tieši skatoties uz mūsu plānu par ilgspējīgām tehnoloģijām enerģijas jomā. Mums bija viens jautājums e-pastā, kas ļoti der šitien klāt. Lūdzu, nosauciet vienu vai divas nevalstiskās organizācijas, ja tādas ir, ar ko jūs konsultējaties, pirms jūs pieņemat kaut kādus lēmumus par vides jautājumiem, kur nebūtu jūs esat katrs strādājis savā līdzinējā pieredzē domē vai parlamentā vai ministrijā? Ja var, es reiz par parlamentu. Parlamentā ir tā, ka to es vienmēr esmu uzskatījis par pienākumu aicināt uz Tautsaimniecības komisijas sēdēm, kur tiek izskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar vidi. Tur pamatā ir dabas fonds. Pasaules dabas fonds? Nē, Latvijas dabas fonds, atsevišķi eksperti, dažādas dzīvnieku aizsardzības organizācijas. Ir vairāk, pamatā kā 4-5 tās organizācijas ir, ar ko sadarbojamies. Kas ir parasti virinājis ministrijas durvis, kad jūs tur bijāt? Klimata tehnoloģija padome, kurā ietilpst vesela virkne asociācijas, biomasas asociācija, vēja asociācija, saules un tā tālāk. Tad siltumsūkņu. Faktiski viss šīs jomas asociācijas. Tas ir enerģētikas jomā, vides konsultatīvā padome, kurā ietilpst tur vides klubs un dabas draugi un visi tie arī, ko Līdeks kungs minēja, vairāk uz citām jomām. Un mums ir, un vēl ir ļoti laba sadarbība veidojusies ar Tirdzniecības un Rūpniecības kameru. Labi, un Stradskungs, jums ir pieredze Rīgas domē, ja nemaldos. Jā, tieši tā, un šī enerģētikas plāna attīstības gaitā mēs konsultējāmies pirmkārt un visvairāk, un atbalstu saņēmām arī no Rīgas enerģētikas aģentūras. Tas ir viens no vides ministrijas. Tad ļoti interesanti bija arī atjaunojamā enerģija ražotāji Latvijā, vai ne, ar kuriem mēs konsultējāmies ļoti intensīvi ar nevalstiskām organizācijām un ar regulātoru. Okay. Te vēl viens jautājums? Ja drīkst, būtībā tā kārtība, būtībā par Saeimu runājot, tā kārtība tāda, ka līdz šim vismaz Tautsaimniecības komisijas sēdēs, mazāk par kādām 7-8 NVO saistītajām ar konkrēto jautājumu, nekad nav bijis. Tad jūs tikat labi uzraudzīti. Tur, principā, drīzāk šeit, uzraudzība, un tur ir saskaņotas tās intereses, un tagad ar atkritumu likumu tur arī zālē vietas pietrūka gandrīz. Nemaz nebija domājis, ka tik daudz nevalstisku organizāciju vispār Latvijā ir, kuras interesē atkritumu apsaimniekošanu. Okay. Tā, man vairāk būtu komentāri, nevis jautājumi. Pirmām kārtām, 3 mēnešus pavadīju Slovākijā, mācību praksē. Un tur tieši par to atkritumu apsaimniekošanu un nodošanu tieši par pudelēm, kad alus pudeles nopērts, un viņas tiešām ir 13 eiro centi dārgāk nekā tas pašs tilpuma kannās, tajās buņģiņās, Un tad tu aiznes uz veikalu, un tev viņi atdod 13 eiro centus. Tas praktiski laikam kaut kas 7-8 centīmi sastāda, vai ne? Tā, ka tā nav nekāda utopija no ražotāja puses, vai, es tā domāju, jo pasaules praksa tomēr pierāda, ka tas tā notiek. Otrais, atkritumu šķirošana. Laukos, manā Maltas pašvaldībā, pašvaldība noorganizēja tādu pārvietojumu atkritumu šķirošanas konteineru. Un tiešām cilvēki gāja un šķiroja. Viņi atvada noteiktā vietā to piekabīti un tur viss sašķiroja. Pat visi tie dzērāji viņi atnesa tās pudeles, alus lielās plasmas un sašķiroja kā vajag. Tā kā es domāju, svarīgi ir nodrošināt tieši infrastruktūru, lai cilvēkiem būtu, kur to darīt. Un tas viss roku rokā jāiet ar izglītošanu un tā tālāk. Un trešais, kas bija pieminēja par tām grīdas enerģijām. Es tur viņas pastāv jau patentētas enerģijas, bet es neticu, ka Latvija vispār kaut ko tādu ieviesīs kā pirmā.
Jo mums viss šitie procesi ir ļoti novēloti. Un tas ir vairāk vai mazāk saistīts tieši ar politisko, tādu smagnējo darbu, kad viss ļoti lēni un ļoti smagnēji notiek. Tas tāds vairāk vai mazāk pārmetums politiķiem būtu. Klau, bet politiķi no otras puses. Mēs tagad jums pārmetam, ka viens džeks uzņēmējs neievieš savā privātajā deju zālē šādu grīdu. Vai nav tā, ka Latvijā ir baigi pierast, ja politiķi nesubsidēs, nedos, neliks, nedarīs, nevirzīs, tad nekas nenotiks. Jūs nejūtaties dažkārt tā arī bišķiņi, tā godīgi, uz tādas cepjam pannas, tu esi zaļš vai neesi? Jo tu esi pamaz zaļš, tu esi slikts, tev nevar ievēlēt. Vai, kaut kas tāds. Mēs neesam tādi psihopātiski prasīgi. Jums jābūt zaļiem, mēs drīkstam cūkot. Nē, te bija jautājums par valsts pārvaldes efektivitāti, un es domāju, ka šis jautājums ir absolūti pamatots. Šī valsts pārvalde ir neefektīva, dārga un birokrātiska, un tas ir viens no jautājumiem, ja mums tagad ir tomēr jāmazina šie izdevumi, un droši vien tas ķers kaut kādā veidā sociālo jomu, tad tas nav iespējams darīt bez valsts pārvaldes reorganizācijas, un tā nav mehāniska samazināšana vai mehāniska apvienošana. Bet kaut vai tas, ka pa šo enerģētikas jomu, teiksim, atbild 3 ministrijas, nav efektīvs pieeja valstī. Ja. Es šaubos, vai tas tūlīt mainīsies, jo, diemžēl, teiksim, sastādot to valdību, tur droši vien arī valdības vadītājiem ir nepieciešams zināms skaits ministru un viss tādu, bet principā uz valsts pārvaldes efektivitāti ir cieši saistīts jautājums ar inovāciju ieviešanu. Labs punkts. Nosauciet labāko vides ministra kandidātu, ja valdība būtu 4 gadus dzīvot spējīgi. Vārds uz vārds. Ups! Es varu atbildēt. Es domāju, ka Raimonds Vējonis ir ļoti laba kandidatūra. Ja neapstiprina Raimondu Vējoni, un ja neapstiprina Raimondu Vējoni, tad Cilinskis arī ir absolūti pieredzējis. Vai, cik jūs kaut viena otrai? Saprotiet, laba koalīcija no jums sanāk. Cilinskis, neskatoties uz teiksim, zaļajiem ministrijas vadībā, ir tai ministrijā tik ilgi noturējies, tas nozīmē, ka tā ministrija nav bezjēgā politizēta. Ja? Viņi drīzāk ir darboties spējīgi. Varbūt pie mums ir bijis nākamais ministrs. Bet replika par vispār par birokrātiju kā tādu. Ja? Es esmu priecīgs tiešām, ka Enārs būs Saimā, jo viņš ir ļoti pieredzējis ierēdnis. Un kā kādreiz kāds mans kolēģis teica, ka cilvēki mīļie, to veltot saviem kolēģiem deputātiem, neviens bebrs nekad savu pašu būvēto dambi nav salauzis, nojaucis. Ja? Līdz ar to arī cerēt, ka ministriju ierēdņi tagad ļoti rūpēsies par aparātu, efektivitātes palielināšanu un tādu, tas būtu diezgan lieki, laikam, cerēt. Strātskungs, es saprotu, ka jums ir problēma. Jūs vēl neesat gluži paņemt valdībā, kā jūs cerat, varbūt, bet nosauciet vienu ministra kandidātu. Varbūt jūs paņemsiet, jums būs labs piedāvājums. Jā, mums ir ekscelents piedāvājums Jānis Matulis. Kopš es viņu atceros, viņu pazīst, man liekas, ka kopš jaunības, agras jaunības, vai ne, viņš nekad neko citu nav darījis, kā bijis prezidents zaļā kustībā vai fondā vai kaut kādā tam līdzīgā lietā. Tajā, kas atšķēlās no vidas aizsardzības kluba? Jā. Šķeltnieks. Šķeltnieks vai atšķeltājs. Jā, protams. Visādi mēdz būt. Cienījamie politiķi, liels paldies. Mēs pārunājām to, ko dienā bijām dzirdējuši kā tādas idejas un paskatījāmies, kā tas spēlēs vai nespēlēs realitātē jūsu tagad vadītajā valstī. Man ir tāda sajūta, ka atkritumus mēs beigās sašķirosim 4 gados, un izskatās, ka kaut ko ar laiku sāksim ražot arī paši uz savu mājumtiem, kā šos te zaļos enerģijas ieguves veidus. Šis mūs ved uz noslēgumu šim projektam Ielpa. Vēl tikai pēdējais ašais jautājums. Ko jūs darīsiet svētdien 10:10 no rīta? 10:10. Jūs par zināt, kas tā ir pa dienu? Ar kaut ko īpašu dienu? Katrā gadījumā neprecēšos. Nē. LNT šovs netiek. Jā, es pieņemu. Jums taču jau, kā teikt, viena precība nesen bijusi veiksmīga. Esat Saimā uz 4.